Lasījums no pravieša Ezehiela grāmatas. Par mani nolaidās kunga roka, un kungs garā man izveda laukā un nostādīja līdzeno vidū, kas bija pilns ar kauliem. Un viņš vēda mani tiem apkārt. Un līdzenumā kaulu bija ļoti daudz, un tie bija pavisam sažuvuši. Tad kungs man sacīja: cilvēka dēls, kā tev šķiet, vai šie kauli atdzīvosies? Un viņš sacīja man: pravieto par šiem kauliem un tiem saki: jūs, izžuvušie kauli, klausieties kunga vārdu. Kungs Dievs šiem kauliem saka tā: redzi, es iedvesīšu jūsos garu, un jūs dzīvosiet. Es jums piesaistīšu dzīslas un likšu ap jums saukt miesai, izstiepšu pār jums ādu un došu jums garu, un jūs dzīvosiet un zināsiet, ka es esmu kungs. Un es pravietoju, kā viņš man bija pavēlējis. Un man pravietojot sākās čirkstoņa un lūk, arī kustība. Kauli tuvojās kauliem, katrs uz savu vietu. Es skatījos un lūk, parādījās dzīslas un miesa, un tie apvilkās ar ādu, bet viņos vēl nebija gara. Un viņš man sacīja: pravieto garam, pravieto cilvēka dēls, un saki garam, tā saka kungs Dievs. Nāc gars no 4 vējiem un apdves šos nonāvētos, lai viņi atdzīvojas. Un es pravietoju, kā viņš man bija pavēlējis, un gars iegāja tajos, un viņi atdzīvojās un nostājās uz savām kājām, ļoti liels karapulks. Un viņš man sacīja: cilvēka dēls, visi šie kauli ir Izraēļa nams. Viņi saka: izžuvuši mūsu kauli, un pazuda mūsu cerība, un mēs esam beigti. Tāpēc pravieto un saki viņiem: tā saka kungs Dievs, lūk, es atvēršu jūsu kapus, un jūs izvedīšu no jūsu kapiem, mana tauta, un ievedīšu jūs Izraēļa zemē. Un jūs zināsiet, ka es esmu kungs, kad es atvēršu jūsu kapus un jūs izvedīšu no jūsu kapiem, mana tauta. Un es iedvesīšu jūsos savu garu, un jūs dzīvosiet. Un es jūs novietošu jūsu zemē, un jūs zināsiet, ka es esmu kungs. Es esmu sacījis, un es izdaru, saka kungs Dievs. Tas ir Dieva vārds. Simtu 7. psalms. Slavējiet kungu, jo viņš ir labs,
Tā lai saka kunga atpestītie, kurus viņš izglāba no pretinieka rokas un kurus pulcināja kopā no svešām zemēm, no austrumiem un rietumiem, no ziemeļiem un dienvidiem. Viņi maldījās pa tūkstnesi, pa sausu zemi. Uz apdzīvotu pilsētu neatrada ceļu. Viņi cieta badu un slāpes, un viņos nīkuļoja dzīvība. Un savās bēdās viņi sauca uz kungu. Un viņš atbrīvoja tos no viņu ciešanām. Viņš vadīja viņus uz pareiza ceļa, lai viņi nonāktu apdzīvotā pilsētā. Lai viņi pateicas kungam par viņa žēlsirdību un viņa brīnumiem cilvēku dēlu labā, jo viņš ir sātinājis izslāpušo dvēseli un izsalkušo dvēseli pildījis ar labumiem. Slavējiet kungu, jo viņš ir labs. Alleluja! Kungs, dari man zināmus tavus ceļus. Savā patiesībā mani vadi un māci. Alleluja! Lasījums no Svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs. Tajā laikā farizēji, dzirdot, ka Jēzus saducējus bija piespiedis apklust, sapulcējās kopā. Un viens no viņiem, likuma zinātājs, jautāja Jēzum, viņu pārbaudīdams: Mācītāji, kurš bauslis likumā ir vislielākais? Un Jēzus viņam atbildēja: Tev būs mīlēt kungu, savu Dievu, no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu prātu. Tas ir pirmais un vislielākais bauslis. Bet otrs ir līdzīgs tam. Tev būs mīlēt savu tuvāko, kā sevi pašu. Šajos divos baušļos ir ietverts viss likums un pravieši. Tas ir kunga vārds. Šodienas lasījumos atkal tik ļoti daudz skaistu vārdu, bet manas domas ilgāk kavējās pie evaņģēlija noslēguma vārdiem: Tev būs mīlēt savu tuvāko, kā sevi pašu. Un ja daudzus gadus es domāju, ka mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu nozīmē mīlēt tuvāko vairāk un neievērot savas vajadzības, būt ērtai, labai, priekš visiem, tad tagad es to saprotu savādāk. Mīlēt tuvāko kā sevi pašu. Kā es mīlu sevi pašu? Ja es neievēroju savas vajadzības, ja es esmu ērta priekš visiem, ja es pat nespēju pateikt, vai man ir augsts vai karsts, vai es esmu izsalkusi, izslāpusi, ja es visu mūžu esmu cietusi, pielāgojusies, lai visiem citiem būtu ērti, lai es būtu laba, tad tagad es saprotu, ka ir jāieklausās arī sevi un jāmīl sevi. Un tikai tad es varu patiesi mīlēt savu tuvāko. Savā ģimenē es nevarēju pateikt, kas man nepatīk.
Man bija jābūt ērtai un labai meitenei. Savā laulībā es neuzdrīkstējos pateikt, kas man nepatīk. Es pat neuzdrīkstējos vīram pateikt, ka man vajag atvērt mašīnai logu, jo man ir karsti. Nekad es neesmu uzdrīkstējusies ieklausīties savās vajadzībās. Un tagad Dievs man ir atbrīvojis. Un tas mani paši izbrīna, kā es tagad varu pat svešam cilvēkam, angļu valodā, nezinot angļu valodu labi, paskaidrot, ka man nepatīk, ka man viņa mašīnā pūš sejā šis te ventilators. Es biju šovasar braucot no Skotijas, es braucu taksī, un jā, es pati brīnījos par sevi. Tik es esmu kļuvusi brīva, kā es ieklausos savās vajadzībās. Nevis vienkārši ciešu, bet pasaku. Tas priekš manis ir ļoti daudz, jo es visu mūžu esmu bijusi tikai ērta priekš citiem. Un tāpēc šī raksturvieta man šodien ļoti uzrunāja un lika daudz pārdomāt. Arī pirmā raksturvieta par tiem sažūšiem kauliem, kuros Dievs iedvesīs jaunu dzīvību. Es jūtos kā tādi sažuvuši kauli, kā tāds dzīvs mironis, kurš staigā pa zemes virsu un grib nomirt. Tas bija sen, tas bija manā laulībā, un Dievs iedvesa manos kaulos jaunu dzīvību. Jaunu dzīvību. Dievam visas lietas ir iespējams. Tas ir neticami, ka var iziet ārā no tāda murga un sākt jaunu dzīvi. Tas vienkārši ir neticami. Un vēl, kā mani vakar uzrunāja Rotas teikums viņas liecībā, tavs gars ir ļoti izslāpis. To dzirdot, mana sirds vienkārši apmeta kūleni, cik ļoti mani uzrunāja šis teikums. Un es sajūtu, kā arī mans gars ir ļoti izslāpis. Pēc Dieva tuvuma, pēc Dieva mīlestības, pēc Dieva apskāviena. Un šodien psalmā šie vārdi. Viņš ir sātinājis izslāpušo dvēseli un izsalkušo dvēseli pildījis ar labumiem. Viņš ir sātinājis izslāpušo dvēseli. Ja tava dvēsele ir izslāpusi, ja tai kaut kas pietrūkst, zini, ka nekas to nespēs sātināt šai pasaulē. Nekas. Nevis graznākā māja, nevis skaistākā mašīna, nevis dārgākais telefons, ne labāko firmu apģērbs. Nekāds cits cilvēks, kurš uz kādu laiku tikai var piepildīt tavu dzīvi. Nekas šai pasaulē nespēs sātināt izslāpušu dvēseli. Tikai Dievs. Jo viņš ir tavs radītājs. Un katra cilvēka dvēseli ilgojas pēc sava radītāja. Nemeklē piepildījumu nekur citur. Iekrīt sava tēva mīlošajās rokās. Un palēnām visas tavas brūces būs dziedinātas. Un tava dvēsele tiks sātināta. Lai slavēts Jēzus Kristus. Šodienas rakstu vietas tik ļoti dziļi personīgas manai dzīvei. Es biju tie sažuvušie kauli. Manī nīkuļoja dzīvība, pirms es nebiju sastapusi Jēzu. Ar visu to, ka man bija mans tagadējais vīrs Jānis, kaut mēs nebijām vēl laulāti, un bija 2 dēli, es knapi vilku dzīvību. Es biju vientuļa, nelaimīga un ilgojos pēc laimes. Sirds ilgojās pēc tēva mājām, pēc absolūtas un beznosacījuma mīlestības, pēc sirdsmiera. Sastopoties ar Jēzu, es līdz sirds dziļumiem izjūtu savu grēcīgumu, un es uzreiz ieguvu sev jaunu dzīvi, jaunu identitāti. Kā kungs teica, tā arī notika. Sažuvušie kauli kļuva atkal dzīvi. Manī kūsāja dzīvība. Kunga vārds ir dzīvs un iedarbīgs, kā apusgriezīgs zobens.
un es pieņēmu šo patiesību. Un man tā patīk, ka sažuvušie kauli tagad kļūst par miesu, un tie atdzīvojas un nostājas uz kājām, un tie pārvēršās par karapulku. Jo mēs esam Kristus armija šeit virs zemes, kas sludina un cīnās. Cīnās vispirms ar saviem grēkiem un savu ikdienu. Pēc tam par to, lai Kristus vārdu nestu pasaulē, pret ļaunā gara viltībām un Dieva valstības paplašināšanu. Un evaņģēlijā tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Es vienmēr domāju par šo rakstu vietu, vai es sevi mīlu, vai es sevi žēloju. Es vēlos likt roku uz sirds un pateikt, Rota, es tevi mīlu. Lai tas skan tā, it kā to būtu teicis Dievs, bet lai tas skan arī tā, kā no manas mutes sev kā apliecinājums, ka es pildu Dieva vissvarīgākos un visdārgākos baušļus. Bet es zinu vienu, man ļoti jāpieaug ir mīlestībā uz sevi un mīlestībā uz tuvāko, lai es kļūtu pilnīga, kā mūsu debesu Tēvs ir pilnīgs. Un tā ir arī mana šodienas lūgšana, Kungs, ka es kļūtu tādas mīlestības pilna, kāda kūsā tevī, tādas mīlestības pilna, kas ir beznosacījuma mīlestība. Āmen.